Satversmes sapulcē likuma pieņemšanu par 3 zvaigžņu ordeni. Līdz ar to 3 zvaigžņu ordenis, šis nozīmīguma ziņā visaugstākais no Latvijas Republikas valsts apbalvojumiem, tātad dibināts par godu Latvijas Republikas dzimšanai 1918. gadā, ordeņa devīze caur ērkšķiem uz zvaigznēm. Ordenim ir 5 šķiras un 3 pakāpju goda zīmes. Es šodien atnesu jums parādīt pirmās šķiras, tātad augstāko ordeņa šķiru, un jums ir tā iespēja arī paņemt rokās un paskatīties, ka katram ordenim sastāvdaļa, pamatelements, pamatsimbols ir ordeņa krusts, 3 zvaigžņu ordenī baltais krusts, 3 zelta zvaigznes, kas simbolizē tieši tās pašas zelta zvaigznes, kas brīvības pieminekļī, ordeņa lente no īpaša auduma, tātad morē audums, ordeņa zvaigzne tikai augstākajām šķirām, 1. un 2. un kā īpašs pagodinājums 1. šķirai ir 3 zvaigžņu ordeņa lente. Tātad vienlaicīgi apbalvotajiem, ja ir 1. šķira, tad nesā vai nu lenti un zvaigzni, vai nu ķēdi un zvaigzni. Un atsauce uz senajiem vēsturiskajiem laikiem tātad ir tas, ka tie, kuri saņem kādu no ordeņa šķirām, tiek iecelti arī goda titulos. Tātad 1. šķira ir lielkrusta komandieri, 2. šķira lielvirsnieki, 3. komandieri, 4. virsnieki, 5. kavalieri. Ja piešķir zelta, sudraba vai bronzas godazīmi, tad, protams, šādi goda tituli piešķirti netiek. Viestura ordenis ir vidējā vitrīnā, ļoti krāšņu karmīnu sarkanu lenti. Pieiet lūdzu tuvāk un paskatieties, ka viestura ordenis tātad vienā pusē ir atšķirīgas zīmes nekā otrā. Tātad viestura ordenis ir 1938. gadā dibināts Latvijas Republikā, patiesībā visjaunākais. Paņemiet droši tātad rokās, paskatieties ordeņa zīmi un ordeņa zvaigzni. Viestura ordenis ar devīzi esiet stipri un cīnieties. Kāpēc nosauks viestura vārdā? Tāpēc, ka 1219. gadā toreizējais Zemgales valdnieks karalis Viesturs, starp citu dažādās kronikās, dažādos vārdos arī viņš ir minēts gan kā Vesters, gan kā Vestards, gan kā Viestards ar savu atrašanās vietu Tērvetes pilī. Tātad 1219. gadā uzsāka cīņu pret toreizējiem Latvijas teritorijas iekarotājiem, un par godu toreizējās tātad tautas varonībai 1938. gadā arī nodibinot šo ordeni, to nosauca karaļa Viestura vārdā.